Čau mazā! Izaicinājums tētiem – pirmais uzdevums. Pirms braukšanas ceļa satiksmē neaizmirst izņemt braukšanas atļauju, jeb kā tautā sauktās baltās tiesības. Opa. Ļoti svarīgi ir visā procesā drošība, tāpēc arī mēs tūlītās parunāsim par ekstra drošības režīmu vecākam atrodoties instruktoru lomā. Es zinu, ka tu neesi instruktors, tāpēc mums ir jāpārunā ļoti nopietnas lietas. Vieta, apstākļi, kārtība un savstarpējā vienošanās. Kas ir reāla vieta apmācībai? Tas varētu būt stāvlaukums, tā varētu būt privātā teritorijā, mājas pagalms. Skatieties, lai būtu vismaz 10 līdz 15 metri drošības zona no vietas, kurā jūs aktīvi darbojaties, līdz vietai, kurā vairs nav iespēja braukt. Apstākļi kādos vajadzētu būt apmācībai, būtu diennakts gaišais laiks, lai nelītu lietus, sniegs nebūtu, kā arī tu un tava atvase ir kārtīgi izgulējušies. Pati braukšanas māksla sastāv no ļoti daudz tehniskiem elementiem. Pie šāda mācību procesa, ko sauc par individuālo apmācību procesu, ir svarīgi iet soli pa solim, lai tehnika tiktu attīstīta nebīstamā procesā. Un viens no 4 svarīgākiem punktiem ir savstarpējie noteikumi, par ko jūs vienojaties ar atvasi pie nopietniem apstākļiem procesā. Mācību process autoskolā notiek izbūvētā automobīlī, kam ir drošības pedāļi, un jebkurā brīdī instruktors šī gadījumā var iejaukties vadībā un apturēt transporta līdzekli. Pie mūsu apstākļiem tādu iespēju nav, tāpēc mēs svarīgi vienosimies pa lietām, kā piemēram, ja es savu roku lieku pie stūres, tad tu savējās ņem nost. Otrā lieta, ja es saku stop, tad tu stūri turot taisnu spied bremzi. Kurā brīdī ir tas brīdis, kad vajadzētu iejaukties vadībā? Un atbilde ir tāda, negaidam pēdējo brīdi, domājam kā šoferi un rīkojamies. Un pēdējais faktors, ko mēs ātri varētu risināt pie situācijas, ir vienkārši paņemt un izslēgt aizdedzi. Protams, ka šī procesā, teiksim tā, domājam 2 soļus uz priekšu. Kā viena no lietām ir M-burts, kas tad liks pārējiem aizdomāties par mūsu svarīgo procesu. Vai tev liekas, ka es uz visiem jautājumiem atbildēju? Ja nē, raksti jautājumus komentāros. Mēs priekš tevis esam sagatavojuši progresa lapu loģiskai secībai, apmācībai, lai nenonāktu bīstamības robežās. Presto autoskolā numur 1, piesakies.